Edvards, uzvara tev pilna spēle. Ilgāku laiku, 90 minūtes nebija spēlējis. Cik sarežģīti fiziski tas bija tev? Ja godīgi teikot, jā, bija bišķiņ sarežģīti beigās, jo arī jūtīju, ka varbūt būs krampi, kad pēdējos sprintos taisīju, bet, protams, ka tas ir pozitīvi priekš manim nospēlēt 90 minūtes. Ēģīgs! Un līdz ar to arī esmu ļoti priecīgs. Vienu piespēli rezultīvu Marko tajā akrobātiskajā sitienā. Kā kopumā vērtē savu sniegumu? Jā, viena rezultatīva piespēle ir labi. Varbūt varēju vēl pāris iedot pirmajā puslaikā, bet paldies Marko, ka viņš iesita, jo bija sarežģīta situācija. Bet jā, paldies Marko, man ir tagad vēl plus viens asists. Pretinieki pēdējā laikā, pēdējās spēlēs bija labi spēlējuši, krājuši punktus. Cik grūti pret viņiem bija? Cik tā spēle bija sarežģīta? Viņam ir ļoti laba komanda, labi spēlētāji individuāli, bet mēs zinām, ja mēs spēlēsim kā komanda, ja spēlēsim tā kā bez neko neizdomāsim, tad būs labs rezultāts. Un mēs to arī izdarījām 4-0 un gatavosimies nākamajai spēlē. Slavenais treneris Aplis, ko viņš teica šajā dienā, tomēr tagad pārtraukums, jūs daudz dodaties uz izlasi, pārējā komanda uz Kipru, Iberiko uz Peru izlasi, tā kā daudzi pa dažādām vietām. Kas bija tie vārdi, ko treneris teica pēc spēles? Jā, viņš teica, ka viņš vispirms apsveica ar uzvaru un pēc tam, ka mums ir tagad tie fināla spēles, kurus jāpaņem punktus un jāiesit vēl vairāk vārti. Jo, ja iestīsim katru spēli pa 4 vārtiem, tad 100% būsim čempioni. Un tagad mums jākoncentrējas izlasēji, jo arī ļoti svarīgas spēles tur, gribētos paņemt punktus arī tur, un komanda tālāk turpinās strādāt Kiprā, un nākamā spēle ir Daugavpilī, kur arī nebūs viegli. Ok, paldies. Paldies. Virginia,